Un tā, cienītie Radio Merkūrs klausītāji un klausītājs, kā katru svētdienas rītu, 10:00, tā arī šajā jaukajā svētdienas rītā, kad diena jau pa vismaz 2 stundām kļūsi garāka un saulīte sāk spīdēt arvien siltāk. Mūsu studijā, protams, kā kārtējo reizi, lai nestu gaismu latviešu tautai un tiem, kuri daudz ko nesaprot vēl, mūsu studijā raidījums Gaismas pils. Pie mikrofona būs šodien es, Juris Lapinskis, vadītājs, un man ir šodien jauks viesis, kur jūs droši vien esiet daudzas reizes dzirdējuši, vismaz gan politikas raidījumos, gan arī Gaismas pils raidījumos, jau gandrīz vai no paša pirmā raidījuma sākot, nav bijis neviens raidījums, kad mūsu regulārais klausītājs un zvanītājs vienmēr ar kādu domu, viņš aktīvi piedalās mūsu atbalstīšanās, ir visiem jums pazīstamais, varbūt nepazīstamais, Aivars Gedroits no Daugavpils. Lotārs Stūr bija lūdzis, lai viņu uzaicināja arī. Viņš ir bijis vienreiz mūsu raidījumā, bet ne Gaismas pilī, viņš bija politikas raidījumā, ka bija vēl Radio Nords. Nu, tad viņš bija kopā ar Līgu Krieviņu. Tagad viņš ir viens pats, jo viņam ir tik daudz, ko sakrājies teikt mūsu klausītājiem, un ko nu pa telefonu ir stipri grūti. Nekavēsim laiku. Vispirms lūkšu Aivaru, lai viņš ar sevi mazliet iepazīstina. Pāris teikumos, un varēja arī pastāstīt dažos vārdos, kā tu esi nonācis līdz tādam līmenim, kādā tu pat labāk esi, kas tevi spiež tur Daugavpilī dzīvojot. Es saprotu, protams, ka 12% latviešu apkārt, tu vispār latviešu valodu tur nedzirdi, un tev vienīgā iespēja ir radio paklausīties vai televīzija, kur arī ir piebārstīta gan ar nelatviešu vārdiem. Dažādās mēlēs pavisam brīžam riebīgi paliekās ap dūšu. Un tā kā es Aivaram ar tikai izteikt līdzjūtību par šo atrašanos šinī te skaistajā pilsētā, kur daudzi nesauc pat pa Daugavpili, bet D-pils vai Dvinsk vai kā citādi. Lūdzu, Aivar, stādies priekšā un sāksim raidījumu. Lūdzu. Labrīt! Sveicināti tātad visi tautieši un tautietes, kuriem mans vārds vispār kaut ko izsaka. Jā, pirms 5,5 gadiem mēs tā ar Līgu Krieviņu bijām Radio Nord, nedaudz parunājām arī, vispār, kas attiecas uz šo personu, viņai tagad ir cits uzvārds un citas intereses, viņa no politikas ir atgājusi, bet es tomēr daudziem par prieku un ļoti daudziem arī par lielu nelaimi un apgrūtinājumu politikā darboties turpinu. Kā tas ir uzsākusies mana darbība? Varētu pastāstīt. Es, protams, kā jau pareizi Lapinska kungs teica, dzīvoju Daugavpilī, es jau tā biju pieradis, ka būtībā mēs jau te esam kā trimdā, te visu nosaka Krievi. Latviski ar tevi neviens nerunās, latviski var runāt savā mājā, un ar tautiešiem satiekoties, kad sanāk, bet tad nāca atmodas gadi, un mēs, protams, gan es, gan mani ģimenes locekļi, mani domu biedri, mēs cerējam, kaut kas mainīsies uz labo pusi, ka tomēr būs kaut kāda latviskāka gan mūsu pilsēta, gan mūsu valsts, un beidzot, latviešiem būs vismaz noteikšana, latviešiem būs darbs un maize savā zemē. Tā tas būtu loģiski, jo mums tas skaitās brīva Latvija. Bet nekā tāda nebija. Vienkārši iestājas katastrofāls ekonomiskas sabrukums ar lieliem komunāliem maksājumiem, lielu bezdarbu, ar darba vietu trūkumu, bet nekāda latviskuma pieauguma tam līdzi vismaz mūsu pusē te nesekoja. Es tad sāku domāt, kas tā īsti ir par lietu, kāpēc mums interesēties, lasīt, meklēt literatūru atbildēs. Lasīju avīzi Pilsonis, kas vēlāk kļuva par pavalsnieku. Tālāk es cita veida tādu, puslīdz aizliegtu tādu literatūru, kas it kā oficiāli drīkstēja viņu iespiest, bet patiesībā viņu bija pagrūti dabūt. Bija tāds žurnāls Junda kādu laiku, kas iznāca žurnāls Jaunais laiks, ko izdeva Liepājas jauniešiem, kuram nav nekāda absolūti sakarā bēdīgi slavenā Repsīša jauno laiku. Un tad es mēģināju atrast atbildes, kāpēc mums te latviešiem Latvija joprojām tās augtās neatkarības laikā tik slikti klājas.
būtībā es tur atradu atbildes uz to, ka mums jau nekādas te brīvas Latvijas nav. Mums te 4. maija kliķi vienkārši paņēma no tiem, kas to uzsauka atmodu no Helsinki 86 un Latvijas neatkarības kustības to ideju, ka jā, mums to Latviju vajag, lūdzu, mēs viņu uztaisīsim, bet tā būs tikai pēc formas, pēc būtības. Tā būs savu Latvija, tā būs otrā republika, un latviešiem tur nekādu priekšrocību nebūs. Un latvietis varbūt vēl beigās būs nelaimīgs par visām pārmaiņām, jo kā tur nebūtu padomu laikos, vismaz darbs bija visiem, bet tagad pat tas vairs netiek nodrošināts. Nu, mani ir ietekmējuši tiešām tādi cilvēki kā Jānis Kučinskis, pilsoņu redaktors. Nu, vēlāk gan izrādījās, kā viņš tur pats savās grāmatās raksta, viņš tur rakstīs vienu, domājis drusku kaut ko citu. Bet tik un tā, tas, ko viņš rakstē, tas man patika, un to es atceros. Tāpat tāds Vilis Līniņš bija, pērkona krustietis, viņš tagad arī kaut kur pagaisis. Nu, kā zināms, cietumā viņam arī nācies pasēdēt sakarā ar visiem šiem monstra spridzināšanas darbiem. Nu, tāpat tās arī Leonards Ciņķins, avīzes Latvietis Latvija redaktors, bet es viņu neklātienē pazinu jau no pilsoņa pavalsnieka laikiem. Nu, Gundegu Jaunzemi pazinu, kas tur rakstīja. Protams, Freimaņu pāri Ūdi, kurš arī tagad aktīvi darbojas, kā zināms. Nu, un viņa tēva mūžīga dusēšana Jāni Freimani. Arī cilvēks līdz pēdējiem te jau 90 gadus nodzīvoja un ar smagu biogrāfiju būdams nacionālais partizants un ilgi cietumā sēdējis, viņš cīnījās tātad par latviešu tautas interesēm. Nu, lūk, un tā mana pārliecība radās, un kad man bija jau 93. gadā 5. jūnijā, ja nemaldos, kad bija 5. Saimas vēlēšanas, es jau zināju, par ko es balsošu. Es balsošu par tiem, kas grib atjaunot neatkarīgu latviešu Latvijas valsti. Nu, man bija divas tādas simpātiskas partijas, nu, 2 saraksti, toreiz bija 23 saraksti, kā tagad atceros, pirmais saraksts bija Tēvzemes un brīvības saraksts, otrs saraksts pēdējais, kas šo noslēdza skaitu, bija pretkomunistu apvienības saraksts. Nu, tā kā Tēvzeme un brīvībā bija tādi populārāki cilvēki, kā tur Grīnblads un visa tā komanda, kas nāca no pilsoņu kongresa. Jā, es vēl aizmirsu pieminēt Nelaiķi Eriku Vēberu, tieši viņa redigētais pavalsnieks man vislabāk patika. Tās karikatūras, ko Romualds Silenšs bija zīmējis, ko Kārlis Gričkis bija zīmējis, man tās ļoti trāpīgas likās. Lūk, un es tad balsoju par Tēvzemi un brīvību. Un sākotnēji man patika viņu darbība, kamēr tā bija 5. saima. Bet kad nonāca 6. saimā, kad viņiem dabūja jau vairs nevis 6, bet 14 vietas, tad viņam briesmīgi sagribējās tikt valdībā. Nu, viņi tātad Rumpītis Ulmanis bija Grīnblatu izvirzījis, un tad Grīnblats izveidoja koalīciju ar Latvijas ceļu, un lūk, viņi taisīšot to latvisko Latviju. Nu, man tas bija, ziniet, tāds, kā sitiens papīri, nu kā tas vispār iespējams. Toreiz arī Zīgeris bija tāds, jāatceraties, kurš pēc tam ar Čeveru un to Jurkāna saskaņu taisīja bloku. Nu, un daudzi arī teica, lūk, Zīgeris nodot tautas intereses. Zīgeris īpaši nenodeva, ja mēs tagad kaut vai centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā paskatāmies viņa partijas priekšvēlēšanu programmu 6. saimu, tur nebija nekas īpaši uzsvērts par latvisku Latviju. Tur bija labklājība visiem, lai būtu labi, un ziniet, kā Paruna saka, kas visiem der, tas beigās nekam nedara. Lūk, un nu tātad, bet Tēvzeme un brīvība bija pavisam cita mērķi, tur bija deokupācija, dekolonizācija, tur bija latviska Latvija, un kad viņa tagad ar Latvijas ceļu to taisās kopā veidot, it kā, nu, es sapratu, ka, nu, tie ir karjeristi, viņam nauda vara vajadzīga, nekas cits. Nu, viņam Grīnblatam toreiz neizdevās izveidot, toreiz arī Čevaram neizdevās, toreiz bēdīgi slavenais ierāvējs Šķēle nāca pie teikšanas, un Tēvzemiešu un LNNK, kas toreiz atsevišķi bija no Tēvzemiešiem atbalstu, nu, mani tas vēl vairāk sarūktināja. Lūk, un tad pēc tam drīz notika 96. gada sākumā parakstu vākšana par stingrāku pilsonības likumu, vajadzēja 10. daļas vēlētāju parakstu savākt. Nu, un tajā gadījumā gan pietrūka, neparakstījās tik daudz, cik vajag. Nu, grūti pateikt, kāpēc. Viens no iemesliem varētu būt arī tas, ka Tēvzemieši Grīnblats iesaisties valdošā koalīcijā, jo, kad es tur
cilvēkiem stāstīju, saku, ziniet, vajadzētu parakstīties, tur, labāks, stingrāks pilsonības likums nedosim visiem ieklīdeņiem to Latvijas pilsonību pa labi, pa kreisi. Bet tad reiz saka teikt, tas ir Grīnblads, kas ar to bārdaino ierāvējuši ķēli, kas tur grib Latviju izputināt. Nē, viņam par godu mēs neiesim. Es jau, protams, centos, ka tas nav Grīnbladam, tas ir mūsu tautai. Un pat, ja 3-kārt nolādētais Rubiks to aicinātais tomēr iet, ja tas nāk tautai par labu. Bet kā bija tas rezultāts bija? Un tā, lūk, es to vēroju. Un toreiz arī biju universitātes students, mācījos. Toreiz bija arī Aivars Lucis pirmoreiz izvirzījis konkursu 95. gadā. Kāpēc vajadzīga Latvijas dekolonizācija? Tātad tas jau bija 6 gadus pirms Aivars Garda tādu pat konkursu izvirzīja. Es toreiz nepiedalījos. Kāpēc? Grūti pateikt tā viennozīmīgi. Tur vairāki faktori var būt gan tāda nepārliecinātība par savām spējām, jo nekuru nebija publicējies, gan arī aizņemtība, gan drusku slinkums, no visa kā padruskai. Bet pienāca 97. gads, un tad es jūtu, ka tā nacionāla ideja ar vienu aiziet otrā plānā, kādam vajag par to cīnīties. Un tie mūsu cilvēki, par kuriem es tad runāju iepriekš, un uz kuriem es cerēju, es redzēju, ka viņam tas jau vairs nav aktuāli. Viņam silta vietiņa nekas cits nav vajadzīgs. Un es tad sāku pats rakstīt. Rakstīju uz Lauku avīzi, toreiz tā viņa saucās, uz Nacionālo neatkarību. Pirmais mans raksts bija publicēts Lauku avīzē 4. martā 1997. gadā. Bija lasītāju vēstulēs nepārdosim Latviju un austrumiem no rietumiem. Tur bija prasīts, ka mūsu darbonis Valdis Birkaus, tāds cilvēks ar diezgan aizdomīgu orientāciju, vismaz kā tā Ādamsona kungs apgalvo. Toreiz bija izvirzījis tādu konkursu, tādu aptauju, kā jūs uzskatāt, vai Latvija var pastāvēt viena bez Eiropas Savienības. Viņš uzskata, ka cita ceļa nav. Es uzskatīju, ka ir cits ceļš. Lūk tā tad es tur uzrakstīju, tad vēl šo to uzrakstīju reizēm, bet drīz vien kaut kā Latvijas avīze saprata, ka es esmu pārāk stingrs, pārāk nelokams, kas cilvēks, kas neiet uz kompromisiem, kuriem ir pārliecība augstāk par visu, un mani sāka publicēt ar vien retāk. Protams, es arī atļavos kritizēt šo pašu avīzi par viņa piekopto šķēles slavināšanu, kā tas toreiz bija ļoti izteikti. Šķiele tika slavināts, vēlāk tad Repše tika slavināts. Viņam vienmēr vajag kādu, ko slavināt. Labāk viņa visu Latviju slavina. Un mani tur pārtrauca publicēt. Nacionālā neatkarībā mani publicēja tikai, kamēr tur bija redaktori Derums un Birkmanis. Bet pēc tam, kad pie varas nonāca Tevzemietis Krasta, tevzemieši nolēma paklaunu. Tādā radikālā avīze, viņa taču rīvēja kantis premjeram. Mēs ejam uz Eiropu, mums vajag toleranci, mums vajag multikulturālismu, un te kaut kādu dekolonizāciju pieprasa, un tā nekāda cita kā premjera avīze ir. Un ar tādu premjeru zinu no Krievijas un no Eiropas padomes neviens runāt negribēs, nācās to avīzi slēgt. Un kā man nācies dzirdēt, tur arī Lembergs ir savu roku pielicis. Apsolīts, ka viņš došot naudu, ja viņi tur nerakstīšot, ko nevajag. Jā, un tad arī tā avīze iznāk pārtrauca, pēc tam viņa tur vēl daži eksemplāri tika izdoti, bet tā jau vairs nebija avīze, tā bija vienkārši tāda tevzemiešu partijas slavināšanas apkārt lapele. Un tad parādījās avīze Latvietis Latvijā. Lūk, es Iņķina kungu jau agrāk biju pazinis, un tagad sāku ar viņu sadarboties, sāku publicēties. Ne visu viņš tur publicēja, ne visu viņš publicēja tā, kā es tur rakstīju, bet kaut kur 30% no tā, ko es viņam rakstīju, gaismu ieraudzīja. Tik vienai var? Mazāk par pusi, tiešām mazāk par pusi. Jo tā bija. Es viņu arī lasīju ļoti rūpīgi un smalki studēju, kas tur un visu tos rakstus, bet es nezinu, vai tik daudz. Kas tad tur bija tās, ko nepublicēja interesi pēc? Tā grūti uzreiz pateikt. Daudz un dažādi. Dažreiz gadījās, ka neizgājies, biju spiests visas vēstules rakstīt, ierakstītas, jo bieži neatnāca vai pat nācās rakstīt uz Iņķina kunga dzīves vietu, nevis uz avīzes redakciju, tur mēdz zust. Citreiz tika atkal pārveidots, kaut kas izmest, tā tas dzīvē notiek.
Galu galā, es gribētu, lai tiek publicēts viss, ko es rakstu, un tieši tādā veidā, tādā pat redakcijā, kā es to daru, man nāk to savu avīzi izdot, citādi nebūtu. Noteikti. Redaktors ir redaktors, viņš tāpat arī no avīze DDD, lielākoties mani publicē, šo to arī nepublicē, tās ir viņa tiesības, es nevaru piespiest, bet, toreiz, redz, mums nebija vēl tāda lieta pazīstama kā internets, un no tā, ko es rakstīju ar roku, es, taupīdams man arī Xeroxa mājās nebija, es nekopēju, tā ka, ir dažas lietas, kas pazudušas, un tas man žēl tagad. Vēlāk tad es sāku drukāt uz rakstām mašīnas, kopiju atstāt sev, lai būtu kā apliecinājums tā laika liecībā. Un pēc tam tātad, kad parādījās internets, kad man rādās iekļūt internetam, tad es tur atvēris esmu blogu savu. Bloga adresi es varētu nosaukt, bet to būtu pagrūti uztvert tagad, ja tas notiek mutiski, rakstiski to daudz vieglāk. Es varbūt vienkārši pateikšu, ka katrs cilvēks, kas lieto internetu. Aivar, internetā mūsu mājaslapā taču ir tā adrese. Tu tur biji publicējis, pasaki datumu tikai. Tas bija apmēram kaut kur septembrī vai augustā pagājušajā gadā, es atceros. Iespējams, tur ir tā adrese iekšā, es pats viņu lasīju. Jā, es jums ieteiktu tā ļoti vienkārši. Google meklētāju katrs interneta lietotājs zina. Ievadīja 2 vārdus Aivars Giedrovics. Un tad pirmais rezultāts, kas parādīsies, tas būs mans blogs. Tur varēs skatīties. Tur ir daudz. Tur ir, es bez pārspīlēšanas varu teikt, ap 200 ierakstu būs. Es tur esmu mēģinājis arī vecākus rakstus, pat tādus, kas uz mašīnas drukātus, ieskanēt, ielikt, kur jau ļoti zaudējuši aktualitāti, teiksim, es rakstu par 2001. Gada pašvaldību vēlēšanām, kuram gribas tagad par to lasīt vairs. Tā, protams, nē. Bet tādā ziņā tā, ka tur ir iespēja maniem uzskatiem iepazīties. Un tagad, pēc tam, kad Latvija ir pārstājis iznāk, tagad es jau drusku pieminēju, izmantoju avīzi DDD. Ar Gardas kungu man par 80% ir vienāds viedoklis. Jā, protams, es esmu piedalījies lielākā daļā no konkursiem, ko Gardas kungs bija organizējis, tātad 2 no tiem esmu arī balvas saņēmis. Jā, kad 2001. gadā tas Gardas kungs parādījās publiskajā apritē, es sapratu, ka ir man laiks arī kopā ar viņu sadarboties un iesaistīties. Pie tam man iepriecināja, ka beidzot ir kāds cilvēks, kurš tomēr runā par dekolonizāciju. Tajā laikā jau tevzemieši vispār par to nerunāja, cita politiska spēka nebija. Aivars Lucis, šur tur viņš papublicējās. Jā, Aivaru Lucies, protams, arī varēja nosaukt par savu veidu savu politisko skolotāju. Kādreiz man viņa publikācijas ļoti patika. Tātad, es jau pieminēju, ka viņš bija to konkursu organizējis, bet ne tikai viņam patika arī viņa publikācijas lasīt, un vietējā Daugavpils okupantu prese kā par viņu irgojās un ārdījās un visādi viņu apsaukāja. Tā jau bija pierādījums vislabākais, ka viņš pareizi rakstīja. Lūk tā, un tātad tagad jau, varētu teikt, ka kopš 97. gada, šis jau kāds 14. gads, kopš es arī paužu savus politiskos uzskatus. Esmu piedalījies arī 2 reizes Saeimas vēlēšanās, tātad no mūsu zemes un no latviešu Latvijas. Tas bija uz 8. un 9. Saimu. Protams, neiekļuvu, jo ne mums bija tā nauda, kas reklamēties, ne arī, diemžēl, tauta vēl ir tik gatava uz tādām radikālām pārmaiņām. Tauta vēl dos mūsu dziļā miegā. Un mans uzdevums, un tā kā citu patriotu uzdevums, būtu tautu censties iespēju robežās atmodināt. Varu pateikt, protams, ir mēģinājuši pie manis arī kasīties mūsu brašie drošības sarģi. Manu publikāciju saistībā sākot jau ar tādiem mājieniem. Kāpēc tā? Vai tur tik asi vajag? Varbūt var tā mierīgāk. Varbūt var to ugunskrustu nezīmēt. Tur dažam labam tas var nepatikt. Tāpat viens otrs komentārs mans internetā nav paticis, bet nekādu apsūdzību man, paldies Dievam, neviens nav izvirzījis. Tā kā salīdzinot ar Gardas kungu un vēl daudziem, es ļoti maz esmu cietis. Bet, skaidrāks par skaidru, ka, kā saka, speciālā uzskaitē es viņam, protams, atrodos, un manas aktivitātes viņam nepatīk, bet es arī esmu pratis, un nav jau smuki pašam sevi slavēt, bet tas ir uzrakstīt tā, ka pašreizēji varai mieles briesmīgas rodas, un viņi ir gatavi ar
naigiem sienu skrāpēt, bet tāpat laikā nepārkāpjot nevienu likuma pantu, tā ka viņi nevar man piesieties, lai gan ļoti gribētu. Un tiešām, ja viņiem rastos tāda iespēja, tad es nešaubos, ka nemirkli, ka viņi noteikti ierosinātu pret mani lietu, ja viņiem būtu pamats, bet paldies Dievam, es līdz šim tādu pamatu neesmu radījis, un tāpat laikā es neuzskatu, ka es būtu bijis gļevs, un ka es nebūtu pietiekami cīnījies un parādījis sevi kā latvieti, kā patriotu. Labi, daudz jau es te esmu runājis par sevi, un tagad, tā kā šodien es esmu atbraucis, es te gribētu nolasīt vienu savu rakstu. Kas mums šobrīd ir viena no aktuālākām lietām? Tā ir tā parakstu vākšana par izglītību latviešu valodā visās skolās, ko partija visu Latviju organizē. Tā nav jauna ideja, viņam tā ideja jau pirms nepilniem 3 gadiem jau bija parādījusies, un es jau toreiz par šo lietu uzrakstījis biju rakstu. Tātad tas raksts bija tapis 2008. gada 3. septembrī. Būtībā viņš savu aktualitāti nav zaudējis. Viņš tāda, kāda man bija pozīcija toreiz, tāda man ir arī tagad. Un tāpēc es domāju tagad, kad tā parakstu vākšana notiek, kuru es neesmu atbalstījis un neparakstījos, un citiem neiesteicu iet parakstīties. Tātad es gribu nolasīt un pamatot, kāpēc tā ir mana tāda pozīcija. Jā, protams, šo manu rakstu var arī atrast blogā, un viņš arī tika publicēts avīzē DDD. Tātad raksts saucas: vai latviešu valodas apgūšana ir panacēja. Partija visu Latvijai, kas saziņas līdzekļos, ir īpaši Latvijas avīzē, tiek propagandēta kā īstie un pareizie neekstrēmie nacionālisti atšķirībā no, piemēram, LNF. Nākusi klajā ar jaunu, revolucionāru ideju visās skolās jau no 1. klases. Mācībām jānotiekot tikai latviešu valodā. Šīs idejas vārdā jau pirms vairākiem mēnešiem tika vākti paraksti. Nesen bija sarīkots arī mītiņš tās atbalstam. Netrūkst panaivu cilvēciņu, kas vislatviešu aktivitātes uzņem ar sajūsmu. Jā, tik tiešām malači, kā mēs to agrāk neiedomājamies un tā tālāk. Tomēr gribētos viņus aicināt iedziļināties problēmas būtībā un vēlreiz visu sīki apsvērt, pirms izteikt atbalstu šādām idejām. Sāksim ar to, ka jau pašlaik latviešu skolās netrūkst okupantu atvašu, kuru ģimenes latviski nerunā un tiek potēts naids pret Latviju un latviešiem. Taču bērnus viņi sūta uz latviešu skolām, lai tie izaugtu konkurētspējīgāki un varētu aizņemt tās darba vietas, kas citādi pienāktos tiešām īstiem latviešiem. Kā savulaik izteicās kāds mans labs paziņa, nonācis vienas no daudzajām pseidonacionālajām sīkorganizācijām rīkotajā pasākumā, kur kāds runas vīrs lielījās, ka viņš aktīvi nodarbojas ar valsts valodas mācīšanu nelatviešiem. Liels paldies jums par to, ka tagad viņam daudz vieglāk būs ieņemt to darba vietu, kurā nākotnē varbūt varētu strādāt mans dēls. Neizmirsīsim arī, ka katrs skolēns nepilsonis, kurš beidzis pilna laika studijas mācību iestādē ar latviešu valodu, automātiski var kļūt par Latvijas Republikas pilsoni, nekārtojot nekādus eksāmenus. Tātad iegūms okupantu pēctečiem ir visai jūtams. No asimilācijas briesmā viņam nav jābaidās, savā starpā viņi sarunājas krieviski. Netrūkst arī klases biedru latviešu, kas labprāt trenēs blārīgas tautas mēlē, un lai tik pamēģina kāds skolotājs aizrādīt, ka latviešu skolā tā neklātos darīt. Tūlīt būs ziņojums Čekai par nacionālā naida kurināšanu un krimināla likuma 78. panta pārkāpšanu. Bet kā lai jūtas latvietis, kura bērns nonācis šādās skolā un klasē? Tas, protams, nevienu no varturiem neinteresē. Kad savulaik skaitīdamies vēl tevzemiešu atbalstītāju rindās bija ieradies uz tikšanos ar tā saukto zeltamuti Dobeli, viņš vaicāja, vai daudzi nelatvieši sūtot savus bērnus latviešu skolās. Un saņēmis apstiprinošu atbildi, apmierināts konstatēja, tātad nav nemaz tik traki, integrācijas process rīt uz priekšu. Es atcertu, ka šādas integrācijas pēdiņās rezultātā latviešiem Daugavpilī vispār vairs nav latviskas vides. Lai cik nebūtu paradoxāli, bet PSRS okupācijas laikā tāda tomēr bija, ka vairs nav iespējams atšķirt latviešu skolu no krievu. Un ja man būtu bērns skolas vecumā, tad es nezinātu, kur viņu sūtīt mācīties, lai viņš ikdienā nesaskartos ar okupantiem. Tas pats attiecas, protams, arī uz bērnu dārziem, un varu tikai izteikt visdziļāko līdzjūtību audzinātājam, kuras spiestas runāt latviski ar bērniem, kas no tā ņihrenā nesaprot. Dobelis nepatikās, arauca uz acis, paraustīja plecus un norūca. Tad jūs paši esat vainīgi. Nespēja turēties viņam pretī, piespiest viņus runāt latviski, redz kā.
Mums pašiem jācīnās par latvisku vidi sev apkārt. Valstī nav pienākums to nodrošināt. Saprotams, ja klasē no 30 skolēniem kādi 5 ir krievalodīgie, bet pārējie latvieši, tad to nav pārāk grūti izdarīt. Bet ko darīt, ja satādījums ir pusē uz pusi? Un pēdējais variants nav nemaz tas sliktākais. Mācoties Daugavpils pirmās vidusskolas pēdējā 12. klasē 1991. gada 1. septembrī skolas svinīgajā līnijā tās toreizējais direktors Lipiņš ar lepnumu stāstīja, ka pēc augusta puča nesenās izgāšanās strauji pieaudzis gribētāju skaits mācīties pilsētas vienīgajā latviešu skolā. Esot uzņemtas 10 pirmās klases, lai gan parasti nevarēja sakomplektēt vairāk par 2. Vienīgā problēma esot telpa trūkums, bet to atrisināšot, kad uzcelšot skolas piebūvi. Un tas arī notika pēc dažiem gadiem. Aktīvi piepalīdzot bēdīgi slavenajam latviešu tautas ienaidniekam Aleksejam Vidavskim, kurš kopš 94. gada atkal bija pilsētas mēra krēslā. Es tad izdarīšu nelielu atkāpi, atgādināšu Vidavski savulaik par pretvalstisku darbību tika patīts no Latvijas Republikas augstākās padomes. Bet tas viņu netraucēja vēlāk ievēlēt Saeimā atkal, un viņš tur vairākus sasaukumus bija, jo redz, nevarējot pierādīt to darbību. Viņš esot it kā sastāvējis gan PSKP arī pēc 91. gada 13. janvāra, bet viņš neko nesot darījis. Speciāli tāda likuma norma ielikta, ka ierakstīts nevis atradies PSKP rindās, bet darbojies, lai to darbošanos varētu dažādi juridiski interpretēt. Labi, tātad turpinu lasīt savu rakstu. Es tad klausījos un ar šausmām domāju, kas notiks ar latviešu skolu, ja tajā no 10 skolēniem 8 būs nelatvieši. Un klusībā priecājos, ka man vairs tikai 1 gads vēl ir jānomācās. Vēlāk liela daļa integrējumu skolēnu tomēr izvēlēs mācīties citur. Tāpēc pamatskolā klašu skaits vairs nepārsniedza 5. Un latviešu un nelatviešu skaits izveidojas apmēram pusē uz pusi. Līdzīga situācija ar nelielām svārstībām vienā vai otrā virzienā šajā iestādē ir arī pat labana. Savukārt Daugavpils 12. vidusskolā, kura PSRS laikos bija 2+ skolā, un tagad skaitās skolā latviešu mācību valoda apmēram 90% audzēkļu ir nelatviešu ģimenēs auguši. Ir vēl arī tā sauktā saskaņas pamatskola, kurā uzņem bērnus no jebkurām ģimenēm, bet mācot tur it kā latviešu valodā. Kā redzams, tad praktiski visās mācību iestādēs Daugavpilī latviešu ģimenes bērnam jau no mazotnes ir jāsaskaras ar okupantu klātbūtni un nelatvisku mentalitāti tajās. Sen zināms, lai starp dažādām tautām noritētu mierīga sadzīvošanā, tām jādzīvo pēc iespējas atsevišķi. Ne jau vēl tik tādā daudznacionālā valstī kā ASV, izveidojas atsevišķi nēģeru, ķīniešu, japāņu, tagad arī krievu kvartāli. Savulaik Minsterē trimdas latviešu speciāli bija izveidojuši mācību iestādi latviešiem, lai tie varētu mācīties latviskā vidē. Taču mūsu varturi šo vidi sekmīgi grauj, iepludinot tajā nelatviešus. Vai tad tas nav noziegums pret latviešu tautu, turklāt arī nacionālā naida kurināšana savā veidā? Es nepieprasu, lai uzņemot latviešu skolā veiktu topošiem pirmklasniekam ģēnu testu, jo pēc ģēniem mēs jau praktiski neviens īsti 100% latvietis neesam. Taču tas, lai viņa ģimenes valoda būtu latvieša, gan ir stingri jāpieprasa un jākontrolē. Un te nu esam nonākuši pie jautājuma, kas notiks ar mūsu valsts skolām, ja tajās tiešām tiks ieviesta Raivīša un viņa kompānijas prasītā reforma. Daugavpilī jau gan nekas īpaši nemainīsies, tur diezin vai situācija iespējams uztaisīt vēl sliktāku nekā tā jau ir. Tāpat tie lauku rajona Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, kur nelatviešu skaits ir niecīgs. Nekādas īpašas pārmaiņas nepiedzīvos. Turpretī Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī gan situācija skolās kļūst tāda, kā augstāk aprakstītā Daugavpilī. Vai visu Latviju to nesaprot, vai arī apzināti cenšas panākt to? Pašlaik neņemos viennozīmīgi spriest, iespējams, ka daļa ir gan viens, gan otrs. Ir gan skaidrs, kas cits. Tādējādi šie pseidonacionāļi atkal novērš uzmanību no dekolonizācijas problēmas, kas ir vienīgais reālais risinājums nacionālām problēmām mūsu valstī. To, ka apgūstot vietējo valodu, okupants nekļūs vietēji tautai lojāls, saprot arī daudzi krietni cilvēki ārvalstīs. Es visiem izsaku izlasīt diženā krieva sirdsapziņas cietumnieka Borisa Stomahina rakstu internetā Vakcīna от rusizma, ko noteikti derētu iztulkot arī latviešu valodā. Šis cilvēks no malas redz un prot izvērtēt to, ko nespēj un negrib saprast daudzi viedēji pseido patriotiņi. Atkal neliela atkāpe.
Stomahina kunga rakstus var atrast arī tātad internetā www.zaborisa.narod.ru zaborisa.narod.ru. Tur tātad ir par šī cilvēka biogrāfiju un par viņa rakstiem. Nu, nevisam es piekrītu, ko viņš raksta. Viņš ir tāds pa pusē krievs, pa pusē žīds pēc tautības, tāpēc viņš tur visā attaisno Izraelu, ko Izraela dara, bet nu, pret Krievijas imperialismu viņš uzstājas pamatoti un tur cepuri nost. Un nožēlojamākais ir tas, ka tieši par to, ka viņš aizstāvēja mazās tautiņas, latviešus, čečenus, nu visus, kuriem Krievija ir darījusi pāri. Viņš tagad jau 5. gadu cietumā sēž nepārtraukti. Un viņu nekādi nevar mieru neviens atbrīvot pirms termiņa, jo viņš savus grēkus tā saucamus nenožēlo. Tā ka nu, tādi cilvēki ir pelnījuši cieņu. Un kaut vai šis Stomahina piemērs atkal parāda, ka nu, man nekad nav bijis naida ne pret vienu tautu, ne pret krievu tautu, ne pret žīdu tautu, ne pret kādu rasi varbūt. Bet, redzat, viena lieta ir slikta tauta, kuras nu, grūti pateikt, ka tā ir slikta, jo tad to tautu ļoti pamatīgi jāizpēta, vismaz 90%. Tos pārstāvi ir jāizanalizē, kādi viņi ir. Un tā kā es nevienu tautu tā neesmu izanalizējis, es nevaru teikt, ka tā ir slikta. Bet cita lieta ir slikti tautas pārstāvi. Nu, tie ir katrā tautā, arī mūsu latviešu tautā papilnam. Nu, diemžēl proporcionāli, jā. Proporcionāli ir tautas, kur to slikti var vairāk, ir kur to ir labāk. Nu, tāda ir tā dzīve. Labi, pie tā mēs tagad nepievērsīsimies. Tālāk, turpinu lasīt savu rakstu. Vēl var rasties jautājums. Vai vislatviešu sludinātā skolu reformā neveicinās okupantu aizbraukšanu no Latvijas? Var jau būt, ka daļai tas varētu notikt, taču ļoti nelielā mērā. Statistika liecina, ka jau apmēram pat labam pusi nelatviešu bez jebkādas piespiešanas sūta bērnus mācīties skolās ar latviešu mācību valodu. Diezinu, vai pēc visu skolu pārējies uz šādu statusu, ko starp citu atbalsta arī kosmopolitiskais izdzimtenis pederasts Kārlis Streips, kas būtiski mainīsies. Katrā ziņā zaudējumi latviešiem, kuru bērni nonāks izteikti nelatviskā vidē, būs daudz lielāki nekā iespējamais iegums, ko varētu radīt. Labākā gadījumā dažu tūkstošu nelatviešu aizbraukšana. Vispār es, protams, piekrītu ideja, ka Latvijas skolās mācībām jānotiek latviešu valodā, bet tas būs iespējams tikai tad, kad latviešu skaits Latvijā būs ne mazāks kā 75% no iedzīvotāju kopskaita. Kamēr tas tā nav, lai saglabātu latviešu nacionālo patību un novērstu iespējamās nesaskaņas un nacionālā naida rašanos, latviešiem un nelatviešiem jāmācās atsevišķi. Savukārt, kas attiecas uz dekolonizāciju, tas ir darbietilpīgs komplekss veida process, ko nav iespējams iekustināt. Tikai ar skolu reformu, kā viens otrs varbūt panai iedomājas. Te ir jāmainās valsts politikai kopumā, atsakoties no noziedzīgās integrācijas, būtībā ģenocīda politikas, un ar likumu nosakot Latvijā pirmtiesības latviešiem, ko starp citu pilnībā pieļauj arī ANO statūtī. Bet mēs īstenie patrioti atcerēsimies vienu svētu patiesību. Okupantam nav jāpūst latviešu valodā, bet gan jāatstāja latviešu zemē. Kā bija teikts kādā plakātā, ko manījuši Kietka kluba 415 organizētā pasākumā. Kas maizīti par hlebu sauc, no Latvijas, lai projām brauc. Nu, cik saprotu, ne jau par krievu tautu tas bija rakstīts, bet par tiem naidīgajiem okupantiem, kas prot tikai viņu valodu, ko viņi lieto, un kas, diemžēl, vēsturiski tā ir sanācis, ka daudziem latviešiem tā asociējas ar okupantu valodu, un kas neciena mūsu tautu, kas nerunā ar mums mūsu valodā, un kas būtībā mūsu valstī ir nevēlami. Lūk, pie tā tad arī paliksim, un to atgādināsim viltus nacionāļiem no visu Latvijai, un viņu atbalstošās Latvijas avīzes. Nu, un kā jau es parasti mēdzu beigt savus rakstus, šos saukļus es esmu noskatījies no pirmskara pērku un krustiešu uzsaukumiem, kuros tie arī bija, nu man tie iepatikās. Un tā tad arī šo rakstu es beidzu ar saukļiem nācija pāri visam, cīņai sveiks. Tātad tas būtībā nozīmē, ka mums vienmēr, kad mēs kaut ko darām, ir jādomā, vai tas nāks par labu mūsu nācijas interesēm, un tās ir jāstāda augstāk par visam. Un otrkārt, mums ir jābūt gataviem uz cīņu. Jebkurā brīdī, diemžēl 24 stundas diennaktī, un mēs nedrīkstam domāt, vai tas mums neradīs kādas problēmas, vai mēs tādā veidā kaut ko iegūsim, vai mēs tādā veidā kaut ko zaudēsim. Ja mēs tādu būtu domājuši savulaik, ja tā domātu mūsu strēlnieki, mūsu legionāri, mūsu nacionālie partizāni, ja tikai par savu personīgo labumu domātu, nu tad laikam mums te nebūtu vairs ne Latvijas, ne latviešu tautas.
Nu, Aivar, mēs uztaisīsim nelielu pauzi, muzikālu laiku mums pietiksies un pārpaliksies, neuztraucies, bet lai mūsu klausītājs nenogurdinātu, lai viņu uzmanība nekļūtu tāda izklaidīga, viņi nekļūtu, mēs viņam uzliksim jauku dziesmiņu. Ilmārs Dzens dzied par to speķaino putru. Nu, paklausieties uzmanīgi. Tajā dziesmiņā ir ļoti skaidri arī pateikts tas, ka, diemžēl, lielākā daļa cilvēku tālāk pa savu degungalu neredz, un kā tai Minnai interesē tā spekainā putra vien. Nu, paklausieties, kā Dzens šo lietu traktē. Sēdēju virtuvē kopā ar Minnu, taukaini baigi bišai. Ēda ar baudu tā spēkenu putru, karote gruntī galai. Saņemu dušu un krātīju sirdī, teicu, ka mīlēju to. Bet Minnai pašvaki likas ar dzirdī, gremoja halātā putru spēkaino. Ai sirds pukīt Minna, jēl apžēlojies, jo redzies tevi, baigi iemīlējies. Es nevaru saprast, ak vai manu vien, kas spēkaina putra tevi interesē vien. Sirds pukīt Minna, jēl apžēlojies, jo redzīties tevi, baigi iemīlējies. Es nevaru saprast, ak vai manu vien, kas spēkaina putra tevi interesē vien. Iegrimu domās un sajūtu Minnu, maigi man piekļāvusies. Ripojam lejā caur krūmiem pa noru, projām uz upmalmēs. Tikam zem laivas un bučoju Minnu, jūtos tik laimīgs no es. Tad pēkšņi uztrukos redzēju Minnu, pie galda sēž viņa ēd putru spēkaino. Ai sirds pukīt Minna, jēl apžēlojies, jo redzīties tevi, baigi iemīlējies. Es nevaru saprast, ak vai manu vien, kas spēkaina putra tevi interesē vien. Sirds pukīt Minna, jēl apžēlojies, jo redzīties tevi. Nu, un pēc šīs te jaukās izsmeļošās dziesmas es arī būtu ļoti priecīgs, ka mūsu latviešu tautu ne tikai speķainā putra interesēt vien. Ir lietas, kas ir daudz augstākas par šo te vēderu. Un piepildīt vēderu, protams, tā ir tīri fizioloģiska funkcija. Ne? Bet bez fizioloģijas cilvēks no dzīvnieka atšķirās ar to, ka viņam, diemžēl, ir skaisti attīstīts un labi attīstīts smadzenes. Un, ja tālāk pa savu degungalu cilvēks neredz, nu, tad ir izēja, jāmācās skolā, jāiet, jāattīst, un to jādara jau no mazotnes. Tāpēc arī mēs cenšamies, ja kāds ir nokavējis, aizkavējies savā attīstībā vai informācijas saņemšanā, nu, mēs cenšamies papildināt šo informāciju un cilvēkus mācīt. Nu,
raidījuma nobeigumā mēs, protams, arī pieslēgsim telefonu, paklausīsimies, ko mūsu mīļie klausītāji var mums ar liederīgu un gudru pateikt, bet tagad es vēl došu vārdu mūsu viesim. Es atgādināšu, ka mums šodien Radio Merkurs studijā ir viesis no Daugavpils, Aivars Gedroits, kur jūs esat dzirdējuši ļoti bieži arī pa telefonu zvanam, bet tur tās minūtes un dažu minūšu laikā viņš nevar izteikt visu, ko viņš domā, tāpēc es ielūdzu viņu šeit uz raidījumu, lai viņš no sirds varētu izstāstīt visas lietas, kas viņam sāp, kas viņam smagumu sagādā dvēselē. It sevišķi Daugavpilī dzīvojot, kuri tikai 12% latvieši vien. Došu vārdu tālāk Aivaram, lai Aivars turpina kādu tēmu viņš gribētu. Es cik saprotu par šo pašu te īpašumu atdošanu, ko te atbrauc bija šis pārstāvis no Amerikas Davidsons. Lūdzu, Aivar. Jā, tātad pakāpeniski pārējot uz citu tēmu, gribu nedaudz paturpināt. Tā, diemžēl ir, ka lielākā daļa cilvēku tikai tā materiālā pusē vien interesē. Un, lai cik tas tagad šausmīgi neizklausītos, bet es pat teikšu, lai mums būtu radikālākas, kardinālākas pārmaiņas nacionālā jomā, mums diemžēl jādzīvo ir vēl sliktāk, tad tauta būs gatava kaut ko mainīt būtiski, radikāli. Atcerēsimies, kā tas bija Vācijā 30. gados. Ir tāda laba grāmata, iesaku izlasīt, Džona Tolanda Adolfs Hitlers. Viņš tur par šo cilvēku diezgan objektīvi ir uzrakstījis. Viņš nav viņu mēģinājis ne dubļos iemīt, ne arī pataisīt par kaut kādu tur, dieva vietnieku zemes virsū, kāds viņš, protams, arī nebija. Un viņš tur rakstīja, kā tur toreiz vācieši dzīvoja. Ziniet, tur mūsu laiks ir paradīze mūs salīdzinot ar to. Tieši es domāju ekonomiskā ziņā. Un kamēr mums vēl tik labi, tikmēr tantiņa slavēs Dambrovski un teiks, lai tik viņš pensijas ņem nost, viņas ar mieru padarīties un viņam neko citu nevajadzēs. Tāda, tā situācija ir. Bet runājot tātad par šiem īpašumiem, Grūtu pakungs, te visu ir pareizi pateicis. Mēs nediskriminējam nevienu, ne pēc ādas krāsas, ne degunu garuma, ne pēc tā, cik tur kurš skaidri izrunā burtu R. Bija iespēja pieteikties, kad bija tāda laiks dots. Tas, protams, nebija bezgalīgs. Un kuras tautības cilvēks, kurš varēja pierādīt, ka viņam īpašums pieder, ka viņš ir ticies viņam vārdarbīgi atņemts, viņš to varēja mēģināt atgūt. Bet tas laiks ir pagājis, un kas varēja, tas pieteicās. Un, protams, kuram radinieku nebija, tad tas pārgāja valsts īpašumu un prasīt, ka, žīdiem jādod tautiešiem īpašums, ja nav neviena cita, tad jādod tikai tāpēc, ka tautietis, ziniet, tad jau varbūt arī, ja teiksim, kaut kas ir palicis no Emīlijas Benjamiņas, tās mūsu miljonāras īpašumā, ko varbūt nav atguvis kāds no radiniekiem, un viņa bija latvietis, es esmu latvietis, es arī tad varbūt uz tāda pamata varu prasīt, ka lai man atdot, ja jau pēc tāda principa, bet vispār tas taču ir nenopietni. Nekur pasaulē tā nenotiek, un būtībā, kas aicina uz tādām lietām, tas jau pats ir tiešām vislielākais rasu naida kurinātājs. Aivar, es gan gribu tev atzīmēt, ka šī tauta ir dieva izredzēta, un tu varbūt, tā teikt, kļūdies, ja maldies, tu, tā teikt, nenovērtē, ka dievs varbūt viņiem ir atvēlējis. Kaut gan mēs te dzīvojam pēc, vismaz pēc šīs te 4. maija Latvijas Republikas likumiem, tad kā tu domā, dievs nav augstāks par Latvijas likumiem? Es domāju, ka visas tautas dievs mīl vienādi. Un tā ir tiešām tāda demagoģija, tā būtībā ir tāda sludināšana. Visu laiku saka, nedrīkst kādu tautu noniecināt. Labi, es piekrītu, bet nedrīkst nevienu tautu arī celt pāri citām. Un būtībā, ja tā paša žīdu tautas pārstāvja, ja viņa būtu druscīt iecietīgāki pret citām tautām, nemēģinātu sevi izcelt, tad viņi labāk sadzīvotu ar citiem. Jā, Aivar, es taisni arī gribu tev pārtraukt un atzīmēt, ka es nopirku ļoti skaistu grāmatu. Tepatās pie autobusu stacijas, tur tajā pārējā zem dzelzceļa Israil Šamir. Un tur ir skaists pašā sākumā virsraksts ir «Как убить себе еврея». Tas ir, kā sevi iznīcināt šo te žīdu, ebreju, pat nav precīzi pateikts, vai ne? Tikai godīgi sakot, tur ir runāts par to pārākumu apziņu, par šo te dieva izredzētību. Un tur viņš jauk un skaisti, viņš ir attīstīts cilvēks, viņš ir bijis disidents Padomju Savienībā 64. gadā, izbraucis uz
Izraelu, tur viņš šī specnazā karojas Afganistānā, bet bijis attīstīts puisis, te viņš tur ir fotografējis, un tā kā viņš ir redzējis visu, kas tur notiek, un tā viņš sāk pētīt arī pašā Izrēlā, kā tur viss tās lietas un attiecības ir. Un izrādās, ka arī pašā Izrēlā žīdi savā starpā pat arī nevar sadzīvot. Ir tie izredzētie, dišciltīgie, un ir tie it kā zemākie, ar kuriem viņi pat pa vienu ielas pusi neiet. Ja viņš redz, ka pretīm nāk tas, viņš pāriet uz otru pusi, un viņa virzienā pat nospļaujās. Un viņš tur skaidru un gaiši vesels grāmatas garumā stāsta, kā, ja būtu kā normāli cilvēki un bez šīm ambīcijām un tā, domām, ka Dievs viņus ir nostādījis izredzētās tautas statusā, tad viņi mierīgi sadzīvotu, jo viņi tādi paši arābi vien ir. Valodu grupa ir semītu grupa, ne, un šīs te dumās runas par to antisemītismu vispār, jo izrādās, ka paši žīdi ir vislielākie antisemīti. Viņi ir tie, kas uzkurina to naidu, rada tos asumus ar šo te pilnīgi nepamatoto izredzētības lozungiem un runām. Tāpēc arī acīm redzot šī te problēma par šiem īpašumiem, kas kārtjo reizi. Jo es, kad izlasīju visus tos komentārus, es apmēram 15 rakstus salasīju pa internetu tagad, nedēļas laikā. Un komentārus ap kādi 2, 3, varbūt 4000. Un izņemot varbūt dažus, kuri speciāli ir rakstījuši tur iekšā, tad 99% ir burtiski nosodoši, un tas burtiski naidu ir izsaucis. Tā ir naida kurināšana, ne tā var? Jā, tas ir, un šie cilvēki, es nezinu, apzināti, neapzināti, bet viņi tiešām to antisemītismu, lai gan tas nosaukums antisemītisms nav īsti precīzi, jo semītu rases tur ir, plaša rase tur ir arābi un visādi. Nē, tā nav rase, tā ir valodu grupa, semītu valodu grupa, tā pat nav rase, vai ne? Pieņemsim, bet tātad antijūdismas, antižīdismas, tā varbūt pareizāk būtu teikt, bet tiešām šādi cilvēki to dara, un ja tagad notiks, nedod Dievs, protams, ko mēs neviens, es domāju, negribam kaut kādas tur vardarbīgas sadursmes, tad ne jau latviešu patrioti būs pie tā vainīgi, bet tieši tie, kuri uzkurina ar savu rīcību. Jā, acīm redzot, Krievija atceries, bija tāds lozungs cara laikā, Bežidovs pasai Rasiju, vai ne? Tas ir vienkārši nožēlojumi, ka cilvēki nonāk nevis ar smadzenēm un sarunās un diskusijās un ar likumiem risina savus dzīves un sadzīves problēmas, bet sāk viena tauta sistu otru tam dēļ, ka tie otri nepatīk. Mēs esam pilnīgi kategoriski pret šitādu dūmu izrīcību, tāpēc mēs arī šeit cenšamies atrast risinājumu un noskaidrot lietas būtību, un tad, kad sapratīsim visiem būs skaidri pamati, tad vienosimies, kā un ko tad darīsim. Tad nebūs arī šādas dūmas runāšanas un nepamatots īpašuma prasīšanas un vispārējais. Tā tas ir, un tāpēc tiešām paldies Grūtupa kungam, paldies arī Nacionālajai frontei, kur ir pauduši savu viedokli saziņas līdzekļos par to, kā tas ir. Proti, kā saka, nepieprasiet no mums nepamatotas lietas, un tad mēs cienīsim jūs, kad jūs mūs cienīsiet. Bet, diemžēl atkal, ja nākas iemest visu Latvijai partijas, tagad arī, faktiski Tevzemiešu partijas dārziņā to akmeni, ka viņi to nedara. Man atkal pārmet, kāpēc es viņus tik bieži lamājot, kritizējot. Es ļoti labprāt slavētu viņus, ļoti labprāt, bet, nav par ko viņu darbība, diemžēl tāda ir. Jā, Ivar, es te varu piekrist, jo man ir bijuši daudzi. Šogad, pat pirmajā mūsu raidījumā šī gada, bija Jānis Dombrova no visu Latviju jaunākais Saeimas deputāts. Jā. Man ir bijis Imants Parādnieks, ir bijis Raivs Dzintars mums, un visiem es esmu, protams, uzdevis jautājumu, bet kā tad ir ar jūsu nostāju šīs deokupācijas, dekolonizācijas jautājumā? Jo atrisinot šo deokupāciju un dekolonizāciju, atkristu vispār tāds valodas likums nebūtu vajadzīgs. Kādu, to var tagad te ļoti garu un skaisti pusstundas garumā vairāk stāstīja par tām krievu valodas, tas ir par krievu mācīšanu latviešu skolās, bet tu saproti, ja tavā Daugavpilī tajā klasē būs no 40 bērniem 30 būs krievi, kuri grib iemācīties latviski, un savā starpā viņi ar garantiju nerunās, jo es to vēroju ļoti rūpīgi, pa ielējot, skatos, ja? Viņi māk pat bez akcentu runāt latviski, bet tikai savā starpā viņi runā krieviski. Jā, tās ir tā vēlēšanās nepazaudēt savas tautas valodu, saites ar savu tautas ir pamatot, protams. Bet tikai, šeit nav viņu mājas, par ko mēs te runājam. Es aicinu, piemēram, personīgi
ievērot tikai likumību. To, kas 40. gada 17. jūnijā rupi tika ar tankiem sabradātas visas tautas tiesības, veikta šī okupācija, aneksija, visas šīs te deportācijas un viss pārējais. Tas viss ir pilnīgi nelikumīgi. Un es lūdzu ievērot likumību un vairāk neko. Un es domāju, ka man neviens nevarētu pārmest, ka man ir tāda vēlme. Protams, tā tas tiešām arī ir. Par to mums ir arī jācīnās. Un, ja par to necīnās, tad tas ir skumji. Un tāpat ir Latvijas avīze. Diemžēl viņam tur bija uzaicināts tas amerikānis Davidsons, liekas viņu sauca. Un tur Ināra Mūrniece, tā, kas tur par integrāciju atbūt visādi tur mēģināja pielīst viņam un visādi tur, mēs jau neko, mēs jau varbūt varētu, mums tur naudiņas, mums tur budžets, tur tā. Un jāskatās, lai tauta pareizi saprot, bet tā vietā, lai runātu skaidru un gaišu valodu kā Grūtups, ka jums te nekas liekas nepienākas, mēs esam visu atdevuši un neiet jūs pa gaisu ar tādām nepareizām un pretlikumīgām idejām faktiski. To viņi nevar pateikt, un arī pat Grūtupu viņi negrib uzaicināt uz interviju. Kad es prasīju, vai jūs paaicināsiet, viņi saka, viņš jau neatkarīgai ir visu pateicis, tātad mums nevajag. Es vēl atgādināšu mūsu mīļajiem Radio Merkurs klausītājiem, ka mēs sarunājam Grūtupu kungu ceturtdien politikas raidījumam. Tas ir šodien ceturtdien 6:00 mūsu politikas raidījumā. Ja Grūtupu kungam būs laika, viņš mums neatteic katrā ziņā. Mēs nevaram garantēt, jo mūsu klausītāji arī te ir prasījuši, jūs vismaz paziņojat iepriekš, kurš būs. Bet nav tik vienkārši. Es arī vēl nebiju pārliecināts, vai Aivars būs atbraucis šeit no Daugavpils. Es vēl viņam zvanīju bez 15:10 un paņēmu līdzi skaistu grāmatu, kur es te varētu interesants fakts palasīt priekšā vai kā, jo, autobus, piemēram, iešļūdz grāvī, un Aivars neatbrauc no Daugavpils, ko man darīt? Aivars ir centīgs zēns un es atbrauc. Es cenšos vilcienus lietot, tāpēc. Jā, pareizi, tas drošāk, vai ne? Jā, redz, ļoti labi, vai ne? Bet, redz, Grūtupkungs ir ļoti arī aizņemts, vai ne? Un visādi negadījumi un kas, un nevar saprast, kad tiesa beigsies un sāksies. Jā, bet es ceru, ka Grūtupkungs mums ceturtdien būs. Tad varēsiet dzirdēt arī viņu pašu par šo jautājumu. Tāpēc, mēs Aivar vēl pasaki dažas lietas, ko tu gribētu īsumā pateikt, jo mums jau jāsāk paklausīties, ko mūsu mīļa klausītāji grib mums teikt. Tātad, man daudzi saka paldies, ka tu tur runā Latvijas Radio 1, un vai tu nevari biežāk, cik iespējams runāju. Protams, man arī visādas darīšanas citreiz. Es nevaru tur sēdēt pie radio, ja man kaut kas svarīgāks ir jādara, bet ne jau vienmēr mani palaiš procentos 20 gadījumu. Un, diemžēl, tā partijas sekretāra Ingrīda Abola, kā saka, ir tāds izteiciens suns met spavu, bet ne tikumu. Viņa nepatīk tādi cilvēki, ka es neesmu vienīgais. Zinu, Steicīti Freibergu nelaiž, tur vairākus vēl nelaiž. Viņiem ir numurā noteicējs, un viņi redz. Man Aivar arī nelaiž. Lūk. Es tātad biju pat sarunājis ar Lattelekomu, kā panākt, lai man vienkārši to numuru nerāda. Bet tā, ka es tāds esmu vienīgais, tad viņi laikam saprot, ja numurs nav redzams, tad tas ir Aivars. Kas man cits atliek? Man atliek pirkt vienīgi tās priekšapmaksas kartes, tātad zelta ziltiņu, bija free, tur amigos, kas tur vēl mums okarte ir, un katreiz likt jaunu numuru, un tad, kad viņi nepazīst, viņi gan vismaz tajā ziņā gods un slava Ingrīda Jābola, ja viņa mani apsola savienot, tad viņa savieno. Pretēji Loretai Bērziņai, kas ar to zilo Karlīti kopā strādāja, viņa ļoti bieži apsolīja, ka vienosim un neļāva vienkārši. Nesavienoja. Tātad, ja kāds tiešām grib, lai zvanītu biežāk un kuram patīk, atbalstiet mani tādā ziņā, atsūtiet man sākuma komplektus no zelta zivs vai no okartes, jebkuras tātad sākuma komplektu, kas nav dārgs, un uz manu adresi AK32 Daugavpils 5401. AK32 Daugavpils 5401. Jo man kā bezdarbniekam ar finansēm tā ir, un katru nedēļu pirkt jaunu karti, tas man nav tik viegli, bet tie, kuri tādā sajūsmā ir, kas saka, es tur labi runājot un gribu, lai runātu biežāk, tad palīdziet man arī, lai es tiešām to varu īstenot praksē tās jūsu vēlmes, ko jūs gribat. Paldies! Vēl jau Aivar, tu vari izteikties un tu arī izsakies internetā. Tur, protams, var palasīt un visas adreses, un tur viss ir redzams. Tur, protams, atrodas muļķi, kas visādas glupības raksta manā vārdā. Tā internetam ir specifika, ka katrs tur sevi kā gribu var nosaukt par Romas pavestu, par Dievu to kungu, par Valdi Zatleru var nosaukt.
Bet es domāju, gudrs cilvēks, kuram daudz smadzenes strādā, viņš jau saprot, kur tiešām Aivars Giedroitis rakstīs un ko kāds idiots, kurš vienkārši paņēmis ar viņa iniciāļus. Jā, Ivar, es esmu pietiekoši daudz lasījis. Tur nospiedoši dažkārt ir, bet acīm redzot, tās ir tās speciālās komandas, kas strādā noteiktu aprindu uzdevumā, un tad viņas speciāli cenšas, lai cilvēku diskreditētu. Jo tas tiek darīts, es brīnos, ka par mani neviens nav atļāvies nekādas pekstiņas atzīmēt. Līdz laikam. Droši vien, jā, jo, tu saprot, man pazīst pietiekoši daudz, dēļ tās muzīkas un pārējo, kaut gan daži ar prasu, es esmu tās pats Lapinskis un tā tālāk, un nekas tu mūziku rakstīja, vai ne? Un tad, tā kaut kā ne. Bet Aivaram Gardam, tev un vēl dažiem, it sevišķi, kas cīnās par latviešu tautas tiesībām, ir pilnīgi pretīgi brīžam lasīt. Un tik domas tās runas, ka vienkārši kauns pat lasīt ir necenzētiem vārdiem un pa psihām mājām un tā tālāk un tā tālāk. Ko gan citu viņi var izdomāt, kā tikai nolamāt un pateikt, ka cilvēkam, kā saka, oponentam nav visi mājās, bet lielākoties jau parasti ir tā, ka viskaļāk liet ķerot zagli tas, kurš pats ir zaglis, un kurš vienkārši ar savu garīgu attīstību nav nemaz spējīgs izaugt līdz tam, lai manus rakstus saprastu, tad viņam nekas cits neliek, kā mani par nenormālu nosaukt pašam tādam esot. Labi, Aivar, mūsu raidījums jau tuvojas beigām, bet mēs vēl neesam tikuši klāt pie mūsu telefona. Un tā tad, lai es atgādināšu mūsu telefonu zvanu mūsu mīļiem klausītājiem, tas ir 2689 1074, 2689 1074. Un ja kāds kaut ko grib teikt, tagad es vienu mazu īsu muzikālu pauzīti par Tēva namu, to pašu mūsu mīļoto Ilmāru Dzeni, lai atgādinātu, ka katram ir bijis kādreiz savu tēva nams. Un tad paklausīsimies zvanītājs, ko viņi mūsu viesim Aivaram Giedroicam grib šodien pajautāt. Ceļš vijas man, pacieto plienu gurdi soļi skan. Tur saules mirgā, vizedans, stāv vēl mans pirms daudziem gadiem projām gāju, lai jaunu dzīvi sāktu es. Mans tēva nams, mājās nāku, jo tu man mūžam neaizmirstams. Mans tēva nams, mājās nāku, jo tu man mūžam neaizmirstams. Ceļš, kā toreiz un lielā liepa šāco dziesmu dzied. Tur taks uz veco skolu iet. Viss kā senāk šķiet. Tur bijis vēl šauts, kur pirmā mīlā man ziedoja naktī dega sirds. Mans tēva nams, mājās nāku, jo tu man mūžam
neaizmirstams, mans tēva nams, nu mājās nāku, jo tu man mūžam neaizmirstams. Jā, klausoties šo jauko Ilmāra Dzeņa dziesmu par savu tēvnam, atceros, kādas skaists mājas bija Vidzemē, Kurzemē, man bērndienu laikā vēl pēc kara saglabājušās, un kas tagad ir palicies pāri no lielākās daļas viņām. Žēl skatīties. Nu, es atgādināšu mūsu klausītājiem, mūsu telefonu zvanu, variet zvanīt, reku mums arī pirmais zvans ir klāt. Lūdzu, mēs klausamies. Lūdzu. Labrīt. Labrīt. Te jau Rovičs kungs noteikti man atkal mēģinās ar kaut ko sālīts pateikt. Es domāju, ka nemēģinās. Nemēģinās? Nē, droši. Es jau arī viņam neko nemēģinu, es uzskatu. Nu, ļoti priecīgs dzirdēt to, jā. Nē, es nacionālists, jā. Es esmu demokrāts un es uzskatu, ka viņam ir tiesības runāt, jā, pat tad, ja viņš ir mazākumā. Mazākuma tiesības ēvā, tāpat kā vairākuma. Protams. Bet, ja viņš grib šīs savas idejas realizēt kopā Gardskungu vai kā, saprotiet, nu kam tā viņš to prasa, jā? Pats, nu pat viņš teica, jā, un tas ir pareizi, viss tas rādio būšana, jā, Rīgas pirmais, jā. Tur viss vecīčēki, sēž, kas tur. Man vēlreiz netiek tur pie runāšanas, man kā ieraugu numuru atvieno, jā. Kaut gan es esmu demokrāts, jā, liberāls pēc tam, jā. Tāpat atvieno, jā, jūs saprotiet, jo šī vārza baidās no jebkura, kas brīvi pauž savus uzskats. Jūs saprotiet, ko es gribu pateikt? Mēs ļoti labi saprotam. Neatkarīgi, vai viņš ir nacists, teiksim, vai viņš ir, teiksim, liberāls, ja? Jā, viņi baidās, jo viņi ir sagrābuši varu, un 20 gadus viņi nav patriekti. Un kamēr viņi netiks patriekti runāt par jūsu deokupāciju, tad tukša runāšana, jo viņi taču ir pie varas, un mēs prasām, lai viņi kaut ko darītu. Viņi nekad neko nedarīs. Tas jābūt skaidrs, tad likvidējiet šo kolādu bandu, ielieciet jaunus cilvēkus tai rādio, un tad sāksim runāt tālāk. Nu, paldies mūsu klausītājiem. Mēs būsim priecīgi uzklausīt arī citu zvans, un ko to Aivar varētu teikt. Ar šo kutgu man tiešām tas ir kopīgs uzskatījums, kas klausās šo pārraidi regulāri zina diezgan pretēji, bet tas, ka mūs nelaiž, jā, es vienreiz arī fonā dzirdēju, ka mani bija palaiduši, un tad tur Ingrīda Ābola prasīja Aidim Tomsonam, tas muļķis atkal te zvana, ko darīsim, laidīsim viņu, laikam Tomsons pamēr galvu laist, jo pēc manis tad nākamais bija šis kungs, kas sevi par Gobas kungu sauc. Es nedomāju, ka manas runas varētu tā pilnīgi ar viņa runām pielīdzināt, jo es uzskatu, ka es tomēr aizstāvu savas tautas nacionālās intereses, ka viņš tā vairāk pļāpā pa tukšo, un reizēm arī man personīgi ļoti nepieņemamas lietas runā, bet tāpat laikā es piekrītu, brīvība tāda ir brīvība, un pie kolāta tās brīvības nav, ko var teikt. Zvaniet citi arī. Jā. Lūdzu, nākošais zvans, lūdzu. Halo, labrīt. Labrīt. Aivar. Jūs pazvanījāt. Juri, man tev liels logums, es jau neaizskavēju šeiteri. Esi tik mīļš iedot Aivaram to piecīt, ko es internetā solīju, es tev obligāti atdošu. Es tik mīļš izdaru. Tu citādāk iznāk tā, kad es Aivaru būšu piečakarējis. Aivar, tu esi malacis, man ļoti patīk tavs raidījums un tavu runāšanu. Es vairāk neaizskavēju šeit ar Juri, tu varēsi iedot piecīt Aivaram? Nu, es pamēģināšu, man gan kabatā nav, bet es pamēģināšu kaut ko izdomāt. Jo citādāk es negribu tas sliktais, kas Aivaru piečakar. Es Aivaram solīju piecīt, labi. Un es Aivaram piecīt. Labi. Paldies. Nu, bet par lietu kaut ko vari pateikt, Egil? Nu, ko es varu pateikt? Tu jau internetā lasīji, ka man sauc par sarkanu un tā, vai tu taču man pazīst daudzus gadus. Es pilnīgi piekrītu Aivaru visam teiktajam. Bet tu saproti, Juri, kā tāds Aivars ir 0,00%, jo tie letiņi smerdeļi, viņi taču paskaties, ko viņi pārējie dara. Aivars nabadzīgs, viņš viens pats te cīnās, Garda cīnās, bet tā vajag domāt visiem pārējiem. Kamēr tas tā nenotiks, ko te var izdarīt? Tas taču ir cīņa ar veizirnavām. Pagaidām tiešām mums ir pamats. Neteiksim, ka tur daži cilvēki, vismaz DDD laikrakstu, tiešām daži tūkstoši. Lai kāds cits var piezvanīt. Jā. Labi, paldies, jo tev.
Jā, labi. Vienkārši mums nav citas izējas, kā propagandēt savus uzskatus. Un, kad tauta varbūt redzēs, ka mums ir taisnība, ka tas, ko mēs prognozējam, piepildās, tad mums to atbalstītāji būs vairāk. Bet, kā es tev esmu pieminējis, diemžēl mēs ekonomiski jau dzīvojam pārāk labi. Paskatīsimies, cik mums te šikas mašīnas un benzīnam cenas pieaug, bet ar vienu korķīru uz ielām un tā tālāk. Kamēr mēs līdz kliņķiem netiksim novesti, tikmēr mums kardinālu pārmaiņu nebūs. Tas ir šausmīgi, bet tā tas ir. Es gan tev negribētu piekrist šajā ziņā, jo tie, kas tur ar tiem glauniem džipiem brauc, tā ir ļoti neliela daļa tikai. Jā, mums ir vēl viens... Mums kredīta daudzi brauc. Arī tiesa. Tā, mums ir vēl viens zvans. Lūdzu. Aivaram gribu pateikt, ka es īpaši neapvainojos, ka viņš man saka, ka es tur muļķības runāju un tādas lietas, jā. Jo, redziet, vienkārši viņš nesaprot, par ko es runāju. Un cilvēkam vienkārši jāaug. Aivar, jums jāaug, un tāpēc jūs turpiniet augt, un viss būs kārtībā, un tad jūs man sapratīsiet. Jā, paldies, bet ziniet, varbūt tiešām neizņemiet ētera laiku, ir citi cilvēki, kas gribētu ar mani runāt. Labi, mēs gaidām zvanītājs. Zvaniet droši mūsu radio klausītāji, mūsu studijā Aivars Gedroits. Un variet viņam uzdot jautājumus par šiem te aktuāliem jautājumiem latviešu tautas izdzīvošanai, par deokupāciju, dekolonizāciju un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Jā, Aivar, redzi, es arī skaidri un gaiši esmu izpētījis visas šīs ekonomikas lietas, un viņas viss saistās, diemžēl, kopā. Šī pat ekonomika neļauj mums... mums ir vēl viens telefons zvans. Jā, lūdzu, runājiet. Klausos. Mēs klausamies. Labrīt. Labrīt. Man sekojoši jau dzirdēt Gedroits kunga spriedumu. Kā zināms, mūsu varneši pašlaik diezgan aktīvi darbojās jautājumā par kopējas vēstures komisijas radīšanu, par apskatītu jautājumu, kas attiecās uz Latvijas un PSRS vēsturi. Kā mēs zinām, tad Lietuvā tas process jau iet jau daudzus gadus, apmēram 5. Ir sagatavot 2 materiālu krājumi. Viens ir izdots, bet nolikts, kā saka, noliktavā, un neizdod, otram tiek likti šķēršļi priekšā, un, kā zināms, igauņi no tādas domas ir atteikušies, saprastami, ka tur nekas nevar sanākt, jo noteicēji par materiālu izvēlu un sagatavošanu ir, kā saka, paņēmuši savās rokās Krievu politiķi, ne tikai vēsturnieki, un cik sakarīgi, cik loģiski un vispār, vai kāda jēga ir šādas komisijas radīšanai, lai apspriestu jautājumus, kur Krievu politiķi pieeja tikai no šādām pozīcijām. Jā, jūs jau pats uz savu jautājumu faktiski arī atbildējat. Jā, tiešām es uzskatu, ka nav jēgas, un tikai tad, ja mēs piekritīsim atzīt, ka okupācijas nav bijis, vai varbūt bija tāda pa pusē brīvprātīga iestāšanās, tad viņi varbūt teiks, jā, tad mēs varam to publicēt. Ziniet, Gardas kungs te jau savulaik ir tā pareizi teicis, viņš salīdzināja pūšos graudus ar veselajiem. Un viņš saka, lūk, pūšie graudi mums saka, mēs tos pūmus drusciņi patīrīsim, pamazgāsim, bet tikai tad, ja jūs paši mazliet tā iepūsiet. Lai mēs drusku smirdētu, un jūs arī. Un tad, kad mēs būsim vienādi, tad mēs varēsim draudzēties. Piedodiet, vai mums pa šādu degradācijas ceļu būtu jāiet. Es domāju, nekas nav mūžīgs, gan jau arī Krievijā sāks valdīt normālas valdības, kas nenicinās citas tautas, kas ar cieņu izturēsies gan pret latviešiem, un tad mēs varēsim ar viņiem kopā draudzēties, bet tas pagaidām nespīti mums. Mums vēl viens zvanītājs, lūdzu. Mēs klausām. Labdien, Aivar! Labdien! Kaut vairāk būtu tādi zēni, kā jūs. Paldies! Un, lai tiktu tādī valdības līnijā, krēslā iekšā, ļoti vēlētos. Jūsu rokās būs, pēdējais... Paldies, jā, pēdējās Saimas vēlēšanās es gan nepiedalījos, jo neredzēju, par ko balsot. Nebija tāda saraksta, kas mani uzaicinātu un kuro es gribētu savukārt atbalstīt, bet, Tu vairāk būtu tādi zēni. Paldies! Dzīvosim, redzēsim, cerams, ka nemirsim ne jūs, ne mēs tuvākā laikā, un gan jau varbūt, ka... Jā, es tiešām nenoliedzu, es
valdībā kā valdībā, bet Saeimā es gribētu būt pārstāvēts, bet ne par katru cenu, ne par savu nacionālo interešu nodevību. Un tas ir tas, kas, manuprāt, atšķir mani no tādiem kā Raivis Dzintars un citiem visu Latvijai, kuri grib siltu vietiņu, un tās dēļ viņi gatavi no daudz kā atteikties no saviem principiem, kas kādreiz viņam bija svēti, bet tad jau beigās vairs nav svēti. Es esmu principā cilvēks. Ja es nevaru godīgā ceļā tikt tur pārstāvēts, tad man nevajag, bet es uz kompromisiem uz nodevību neiešu. Tālūk. Jā, Ivar, es esmu daudz reizes pārliecinājies, kā jau es tev atzīmēju, ka cik mums ir bijuši visi latvieši šeit ēterā, ja, tad visi ir burtiski izlocījušies kā zuši un nekādīgi negrib piekrist tam, ka ir patiešām jāveic šī deokupācija un dekolonizācija. Tas ir pats sākums, lai varētu sākt saimniekot savā mājā. Māja vispirms jāizmēž tīra, un tad sākam kārtot lietas, jo citādāk nekas nesanāks. Tas ir vispār burtiski apbrīnojami, kā cilvēki var tik nesaprast, tik elementāras lietas, tā tik neredzēt tālāk pa savu degungalu. Diemžēl, ne tā? Protams, jā, cilvēki to nesaprot, viņi tic tam, ko saka valdošā vara, un ja, piemēram, saka, ka bez tur bērnu pabalstu noņemšanas vai pensionāru to piemaksu pie pensijas noņemšanas mums tur gaus klāt, tad viņi tic, jā, ņemiet, bet tepat laikā, ka tagad okupantiem maksās ne tikai par to laiku, ko viņi Latvijā strādājuši arī Krievijā, tas ir labi, tas tak vajadzīgs, viņi arī ir cilvēki, viņiem tā nedrīkst viņus apbežot, lai viņi slikti justos. Bet redzat, tā ir, ka visiem labs nevar būt. Ja mēs žēlojam viņus, mēs nežēlojam latviešus. Tā tas ir, un to mums jāsāk saprast. Ja mēs to nesaprotam, tad mums nākotnē ir drūma. Jā, Ivar, tas ir ļoti skumīgs gadījums, jo, redzi, pat labam arī šī te tīri ekonomiska apsvēruma dēļ, vai paskaties, Latvijā dzīvojot pār pa 55,000 ārvalstnieku, un 36,000 izrādās ir Krievijas pilsoņi. Un šie Krievijas pilsoņi speciāli ņem to Krievijas pilsonību, vispirms, lai varētu vieglāk braukt uz Krieviju bez vīzām, un otrs, lai varētu dabūt arī daudzi to otro pensiju. Tātad viņiem ir gan Latvijas pensija, gan Krievijas pensija. Un pie tam sievietes ir sevišķi, jo sievietēm Krievijā pat labam ir pensijas vecums 55 gadi sāk dot pensijas. Tas arī droši vien saistīts ar šo demografisko situāciju, jo citādāk Latvijā mēs varam ņirgāties. Latvijā, kad vīrietis aiziet pensijā 62,5, 63 gados, un mūža garums vīrietim ir 64,5 gadi pēc statistikas. Viņš nepaspēja vispār to pensiju saņemt pat un gatavs zārkā. Mums vēl viens telefons zvans Aivaram. Lūdzu. Alo, mēs klausamies. Labdien. Labdien. Paldies Lapinska kungam par raidījumu uzturēšanu. Paldies Aivaram par precīziem un pareizām atbildēm. Un novēlu cīnīties uz priekšu par latviešu tautas izdzīvošanu. Paldies. Protams, es cik varēšu to darīšu, bet tiešām, kā te viens izteicās, kā Don Kihots ar veidzinamā viens daudz nevar izdarīt. Arī viens tomēr ir karotājs. Es negribu teikt, ka, viens ir vairāk nekā neviens, bet tomēr, lai būtu jūtami rezultāti, iesaistieties, atbalstiet arī mani, kad man daudzi saka, vai tu, Aivar, nevari tur piezvanīt un pateikt. Es saku, ne jau katreiz man izdodas tikt pie vārda, un ne jau es viens par visu varu parunāt, bet jums tā kā arī ir mēles mutē, jums ir arī smadzenes galvā, un iesaistieties, runājiet. Un kad arī reizēm saka, vai jūs nebaidāties, kā ar jums var izreikināties, vai ko, es saku, ziniet ko, jo vairāk būs līdzīgi domājoša cilvēku, jo mazāk būs jēga izreikināties ar mani, vai ar Aivaru Gardu, vai ar Leonardu Inķinu, vai vēl kādu, kurš nepatīk, jo zina, ka būs vēl 100 un 1000 līdzīgi domājošu, jo tas ir nožēlojami, ka, teiksim, vienu cilvēku novācot, uzreiz tā ideja apstājas, bet vajag, lai to ideju atbalsta 100 un 1000, un nevar tā kā Gārdas kungs arī saka, mājās zem segas domāt nacionāli, bet vajag to savu domu, savu ideju paust publiski, un tikai tad būs kaut kāda virzība uz priekšu, kaut kas darbosies, bet ja domā, ka tur viens Aivars Gārda, viens Aivars Giedroits, viens tur Leonards Inkins, viens tur
Aivars Locis kaut ko izdarīs. Nē, tikai mēs tauta visi kopā kaut ko izdarīsim. Redzi, Aivar, mēs tāpēc arī šeit svētdienās paskaties, mums internetā jau apmēram tieši tikpat daudz klausītāji, cik rādios konto. Es tagad paskatījos pēc internetu klausītāju skaites šī kompjūterī var redzēt. Vai ne? Tas ir viens. Un otrs, redzi, es gribu teikt, ka nebūt šie te izteicieni, ka tur viens Aivars Gārda vai vēl kāds tur viens. Nav nebūt tā, ka viens. Protams, ir daudz par maz šo cīnītāju, šo te pārliecināto cilvēku, kuri izprot lietas būtību un var kaut ko lietas labā darīt. Un tāpēc arī mūsu radio visiem spēkiem cenšas šo gaismu nest, tāpēc arī šis raidījums Gaismas pils. Nu, mums vēl pēdējais zvans. Es skatos, ka tā laikam ir Steidzīta Freiberga no Ventspils zvana. Jā, lūdzu, mēs klausamies. Nu, labdien! Labdien! Nu, es klausos te Aivarā, jā, tik tiešām, ka viņš runā par to radio, ka mēs tur netiekam, nu tādi mēs bēdu brāļi esam, bet viņš tur navags ņemas un vispār, nu, malacis, nav ko teikt, un viņš ir ticis, un viņam nepietrūks gribas spēku un entuziasma, nu, tā tad jāsaka, nu, paldies viņam, ka tik tiešām viņš ir tik nacionāli noskaņots un jauns cilvēks, tomēr arī mums jau šodien to jauniešu būtībā arī nav tik daudz, kas ir tā tiešām nacionāli cīnās par savām tautas interesēm. Un tad es gribēju jautāt viņam, vai tad viņš Daugavpilī tur uz vietas, vai tad viņam tur nerodas tādi domu biedri, tomēr kāda grupa, ar ko kontaktēties un ar ko tos darbus darīt uz priekšu, jo ja viņš, es skatos, tik enerģisks cilvēks, tik patriotisks, tad jau arī, vai tā var būt, ka nav neviens cilvēks apkārt, varbūt ar ko apvienot, uzskats, apvienot enerģiju šitai cīņai mūsu tautas interešu vārdā. Jā, paldies par komplimentu. Nu tā gluži nav. Es jau, kad mums tur avīze DDD iznāca, es katreiz ņemu 10 eksemplārus izplatīju. Un tagad arī, ja paskatītos, kaut vai avīzes redaktore Līga muzikanta, man liekas, viņi ir iespēja noskaidrot. Es domāju, ka Daugavpilī un novadā vienīgais, kas abonē. Bet redzat, gan Daugavpilī, gan visur citur, ir tā lieta, ka klusējot, saka, jā, tu malacis, tu tur pareizi runāji, tu tur vēl tā pasaki, bet kad pasaka, bet jūs arī, es viens visu tiešām nevaru, es neesmu nekāds Don Quihots, bez jūsu atbalsta viens pats. Tad tur sāk teikt, jā, man tur nesanāk laika, man tur grūti runāt, man tur balss neskaista, man tur mēle par garu, man tur vēl kaut kas. Vajag iesaistīties, darboties, jo ir, protams, man atbalstītāji arī tādi, kas, kā saka, te tagad zvana un saka, lūdzu, rīkojies, bet pilnīgi, kā saka, kopēt manu rīcību un iesaistīties un tāpat aktīvi darboties, tādu ne tikai Daugavpilī trūkst, tādu visā Latvijā, diemžēl, trūkst. Un tā ir mūsu nelaime, ka mēs pagaidām, ja esam patrioti, tad tiešām, kā Gārdas kungs teica, zem segas, bet vienreiz mums no tās segas ir jāizdien un jānostājas, kā saka, vispārējai apskatē droši un atklāti jāsāk mums paust savus uzskatus. Jā, mums vēl pēdējais telefons zvans, jo tūlīt mums ir raidījuma beigas. Jā, lūdzu, mēs klausamies. Lūdzu. Jā, labdien. Labdien. Sveiciens Aivaram, bet mīļie kungi, ir viena lieta. Mēs visi zinām skaistās teorijas un šo te absolūti ideālo variantu, ko likumi nosaka. Bet vai jūs jau viens kādreiz varētu pasakīt kaut kādu ceļu, kādā veidā to panākt? Atvainojiet, bet es teiksim uzskatu, ka, piemēram, visu Latvijai dara iet kaut kādu ceļu, lai mazliet uzlabotu vismaz kaut kā situāciju. Jo neko nedarot, mēs skaisti runājam par radio, mēs runājam virtuvēs un viss kaut kur, jā. Bet mēs ejam taisni, pat mums ierādīto taciņu vienalga. Bet ir kaut kas reāli jāmēģina darīt. Kaut kas reāli, saprotiet, to, kas ir pat kaut nedaudz iespējams darīt. Jā, principā es jums piekrītu, bet redzat, tur tā lieta, ka visu Latviju to iespēju neizmanto. Kaut vai tagad šitam pārgudrajam amerikānim, kurš tur neesot žīds, bet par žīdu problēmām uztraucies ir.
pateiktu tā kā grūtums pieklājīgi, nekādu likumdošanu nepārkāpjot, neaicinot ne uz kādu vardarbību, nekurinot naidu, bet, pateikt, ziniet, cilvēcīgi mīļais, nevāci mūs, kā mums te Latvijā dzīvot, un mēs jūsu tautiešu dēļ savus tautas pamatnācijas intereses neupurēsim. Lūk, un to ir izdarījis Grūtups, to ir izdarījusi Nacionālā fronte, un visu Latviju, kuriem būtu iespējas to runāt, kuriem iespējas būtu paust, viņi klusē. Par ko tad, lai viņu slavē? Ja jūs varbūt redzat, ka viņi kaut ko tur tādu dara efektīvu, tad, priecājieties par to. Es tādas neredzu darbības, tāpēc es neslavēju viņus, jo nav par ko manā uztverē viņus slavēt. Bet, ka ir jāizmanto iespēja katra, protams, jā. Labi, paklausīsimies vēl viens zvans, uzspēja. Jā, lūdzu, mēs klausamies. Labdien. Labdien. Es gribēju pateikt, ka pēdējais cilvēks, kas zvanīja, uzdeva tādu jautājumu nepareizi. Tas ir tāds, ziniet, padomi audzināšanas sindroms. Lai viņi regulētu, lai vadītu un tā. Visas šī raidījuma izrietēja, tas arī bija pateikts netieši, ka atbalsts cilvēkiem, atbalsts kā, un kā to var darīt un kā to panākt ļoti elementāri. Katram cilvēkam ir galva, un savu galvu nopūlināt, var pacensties tautas labā, atlikt pārējos visu darbs, un tomēr katram cilvēkam radoši pieeja, un pašam kaut ko domāt, ko viņš varētu izdarīt. Un ja katrs to pieliks savu pirkstu, tad kopā jau būs tas, un tas būs lielākais atbalsts Aivaram un citiem pāriem, kuri aktīvi pat runā un iestājās un dara to. Un tāpēc es gaidu un ceru, ka šitas te moments, kad pieies radoši, un arī kaut vai viņš nav viņam nekāds iespējas nekur uzstāties teikt, ne, bet savā vidē, savās kaimiņu kolēģis darba vietās, visur, kur viņš ir, viņš par tām idejām runā un aicina un dara. Un šeit vienkārši ir tikai radoši pieeja. Un no visa raidījuma tas arī izskanēja tā doma, kad atbalsts, un tāpēc es jums prasu cilvēkiem, visi, kas klausās, taču pašiem kaut ko darīt, pašiem ielikt enerģiju savu, nežēlot sev, tautas interešu vārdā un savas tautas aizstāv izdzīvošanai, tas ir tiešais cilvēka, tiešais pienākums to darīt. Tā kā lūdzu. Jā, paldies, tas laikam Harijs bija. Paldies. Jā, tā vajag darīt, mēs runāt visi, protam, un zinām, kā pareizi, bet ne katreiz mēs pareizi darām, un mūsu vietā to neviens nedarīs. Jā, Aivar, es gribu teikt, ka redzi, mēs arī pat labam mēs daram gandrīz vai vissvarīgāko darbu, jo ir tikai viena iespēja šeit kaut ko mainīt. Ne tie piketi pat, ne tās pat demonstrācijas savākšanās. Paskatieties, kā Ēģiptē pat labam iet muģ, ņudz, šauj cilvēkus, 5000 līķi jau ir un būs vēl vairāk, un kā cīnās par varu. Bet ir vienīgā iespēja, mierīgā veidā, tad, kad ir vēlēšanas, tad ir jāņem pie rokas visi tie, kuri var vēlēt, bet tikai jābūt vispirms ir skaidram, par ko vēlēt. Tas ir pats pirmais. Un ja neziniet, tad zvaniet kaut vai uz mūsu radio un prasiet. Zvaniet man, Aivaram zvaniet un prasiet. Ja paši neziniet. Mēs esam smalki izpētījuši visus šos te sarakstus un programmas un vismaz pateiksim, par ko vēlēt. Bet tas ir vienīgais veids, demokrātiskā veidā nokārtot. Bet ja cilvēki nedara to, ko viņiem jāizdara, tas vienīgais pienākums reiz pa 4 gadiem aiziet un novēlēt par īstiem. Tad, ko tad darīt? Tad mēs esam patiešām... labi, vēl viens pēdējais zvans mums, lūdzu. Halo, mēs klausamies. Jā, labdien vēlreiz. Jā, nevarēju nepateikt, kad tik tiešām ir jāatbalsta arī pēdējais runātājs, jā, un ir jāupuna iepriekšējai kundzei. Runāšana par tukšo jau tā nav. Mēs taču tomēr tie, kas kaut ko sakām, tie taču izplata informāciju tautai. Tie arī ceļ tautu garā. Tauta ir jāmošas visai kopā, pašapziņai jāveidojas ir. Tāpēc es gribu teikt, mums ir viens nacionāls laikraksts DDD, ko tiešām vajadzētu arī katram, ikvienam latvietim lasīt. Un tur arī ir visa informācija, tur arī cilvēks nonāk pie apziņas, kas gal galā ir visiem jādara, ka visai tautai ir jāapvienojas. Tur jau notiks viss tas, ja tauta beidzot apvienosies vienotā tajā prasībā pēc taisnīguma. Tas jau ir viss tā informācija, un to nevar teikt, ka tā ir tukša runāšana.
To es gribēju vēl pateikt. Paldies. Jā, Jā, paldies. paldies. Tezītes kundzei. Nu, protams, tā ir vienīgā tiešām palikusi Nacionālā avīze. Es te pieminēju raidījuma sākumā, kādas ir bijušas citas avīzes. Nu, tā ir palikusi un labākas mums nav. Un pirksim un lasīsim un paši rakstīsim. Un ja kuram liekas, ka tur kaut kas nav pareizi, nu, lai viņš izdod tad pats labāku citādāku avīzi, ja viņš to spēj. Bet ja nespēj, tad lai pārāk nekritizē. Labi, Evar, mums ir raidījums jau galīgi pāri pa visiem laikiem. Ko tu gribētu mūsu klausītājiem vienā teikumā novēlējam šī jaunajā gadā, kurš nu jau ir 2. mēnesis aizgājis, un ar to arī beigsim šodienas raidījumu. Lūdzu, Eberbel. Nu, protams, cīņas paru par latvisku Latviju un beigsim baidīties, lai labāk mūsu tautas ienaidnieki no mums baidās, jo mēs vairāk būsim, jo drosmīgāki būsim, jo grūtāk būs mūs pakļaut. Lūk, 16. marts nāk, tur mēs varam sevi parādīt un vispārīgi dienā. Paldies, cīņai sveiks!